Čau visiem! Mēs esam atpakaļ. Šoreiz bija šī citādākā formātā, tāpēc, ka es esmu pa labi vai pa sliktu ne Latvijā, es braucu uz Austriju ar ģimeni, bet gribēju pateikt lielu paldies arī iepriekšējā epizodi, un es mēģināsim ar Mārtiņu atkal parunāt par to, kas notika, kas notiks. Mēģināsim atkal parunāt par tēmu. Mēģināsim atkal parunāt vienkārši par tēmu. Par tēmu. Arī kā tradīcijas, mums ticamāk atkal kaut kas tehniski varbūt aizies garām, varbūt ne, cerēsim uz labāko. Un tad jau ejam uz priekšu. Ejam gan. Pats race review. Kā tev patika? Kas notika Austrālijā? Ļoti krāšņs sākums šai sezonai. Pirmkārt, manuprāt, vispār visi, kas kaut kādā veidā iesaistās mūsu Instagram kontā, rakstot mums DMs vai atbildot uz storijiem vai komentējot uz postiem, ļoti kritizēja man izvēli par Ferrari. Visiem ļoti gribējās man pateikt, ka Ferrari nesanāks. Tad lūdzu. Es teicu, starts būs labs, starts bija labs. Mēs teicām kopā īstenībā, starts būs labs, starts bija labs. Pat tad, kad beidzās praktis, viss man vēl apkārt virmoja negācijas, ka tas beidz tur, ko tu tur tici, kam tu tur. Es turēju prātu tīru, Ferrari viss izdosies, un viņiem arī izdevās. Protams, viņi neuzvarēja, manuprāt, viņi izdarīja mega darbu. Noteikti neviens negaidīja, ka viņi būs pēc kvalifikācijas tik tuvu Mercedesam, cik viņi īstenībā bija. Un, ja viņi nebūtu atšķirējuši stratēģiju, manuprāt, viņi būtu realistiski pat turpinājuši līdz beigām šo visu laiku switcherū cīņu. Jā, viņi varēja pacīnīties. Viņiem priekš kvalifikācijas bišķīt pietrūkst. Mercedes tomēr ir uz apli vienu ātrāks diezgan pārliecinoši. Bet pašā sacīksātumā race pace Ferrari ļoti pārsteidz. Viņi tik daudz reizes mainījās un godīgi patīkami pārsteigts bija par Ferrari performanci šodien, tagad, kas bija Austrālijā. Bet labāks par Ferrari bija Mercedes tomēr. Vai, Mārtiņ, mums priekšā būs Mercedes dominants? Kā tev liekas? Man jau bišķīt liekas, ka būs. Es domāju, ka noteikti pirmo sezonas pusi viņi būs, bet man jau Hamiltons vairākas reizes ir izteicies, un arī viņa komentāros, un viņa tā kā tonī un balsī var pateikt to, ka viņš mēģinās atrast, kas tad tur īsti ar viņu ir. Arī pat tagad pēc sprinta kvalifikācijas, kas ir tagad Ķīnas Grand Prix, ko mēs šodien redzējām, viņš iztaisīja tādu Sebastianu Vettelu un Fernando Alonso mūvu, būdams inspektors Hamiltons. Un viņš tagad apkārt Mercedes formulē ļoti dziļi ieskatījās, kas tad tur īsti viņā notiek. Manuprāt, vienā momentā sezonā būs brīdis, kad kaut ko viņi atradīs FIA ar pārējām komandām un būs protests, protams. Bez tā, es domāju, neiztiks. Vai tas apstādinās Mercedes? Nezinu. Vai Ferrari atradīs kaut ko, lai panāktu Mercedes līdz tam legālā veidā? Nezinu, bet ceru, bet dominance, es domāju, ka viņi jau lēnām brieda un viņi būs vienīgi tas, kad vai kādam izdosies to apturēt. Es personīgi ļoti ceru, ka būs Mercedes dominants, fingers crossed, bet bez tā viss vēl pāris interesanti notikumi. Piastri avarēja. Formācijas aplī, ne pa formācijas aplī, tajā aplī, kā viņš pareizi saucās, kad izbrauc no pitiem. Tas nav pat formācijas aplis, tas ir vienkārši outlaps. Tas ir outlaps uz starts. Šausmas. Mājinieks šitā. Austrālijas lāsts. Tev ir dots mājas reizes, tev ir mājas sacīks, tev ir iespēja sev pierādīt saviem draugiem, ģimenei un radiem, un viss, ko tev vajag izdarīt, ir vienkārši aizbraukt uz startu. Un tu iebrauc sienā. Es nezinu, man nav baigi neko ko piebilst pie šī. Tas vienkārši bija, manuprāt, visstulbākais, ko var izdarīt. Tas ir, tev ir tā kā, tev pat nav nekas jāizdara. Tas reisā, ok, labi, tu nokrēšo reisā, tas ir, citādāk. Bet, uz startu braucot, smagi. Es jau teicu, Austrālijas lāsts, tas ir vienkārši jau gan arī kā 100% lieta, kad ja tu esi austrālietis, tas brauc sacīks tajā Austrālijā, tev kaut kas galīgi nesaies. Vai avarēs, vai kaut kas notiks, nekad nav beidzies labi. Izņemot, viņam jau tur vispār
Donam vienīgiem esot nofinišējis vismaz pagājušajā gadā, laikam, ne? Tā bija, nebija? Vajadzēja būt, ka bija, jā, bet viņam jau vispār tas aiziet vēl dziļāk. Nu, zini, viņš jau tur veselu Austrālijas komandu sev ir apbūvējis apkārt, un Švebers ir menedžers. Nu, tā kā tur arī, nu, interesanti, jā. Interesanti. Kas vēl notika? Kolopinto Verstappens, un arī Russell. Russell, Kolopinto, Verstappens. Tā kā vispār kas notiek ar Red Bull? Es jau minēju, ka man ir neliela doma par to, ka tur kaut kas līdz galam nebūs ar to bet Verstappenu un Red Bull. Tad, nu, bet pārsteidzošā kārtā Hadžārs, būdams otrajā formulā, viņš tomēr nobrauc pietiekami labi priekš šīs otrās formulas, manuprāt. Un vienīgais pārsteigums bija vienkārši tas, ka, nu, kaut kas līdz galam viņiem nav atklāts tajā visā, līdz ar ko viņi diezgan mocās tajā kvalifikācijā. Tomēr sacīkšu ātrums. Labi, Hadžārs bija top 4. Vai P3, jā. Bet tomēr sacīkšu ātrumā tur kaut kas nav līdz galam. Un tagad arī Verstappens brauc šodien sprinta kolī, un viņam arī īsti kaut kas tur līdz galam negāja. Viņš ir tā teikt zaudējis uzticību. Daudz atzina. Ļoti daudz atzina. Kaut kas tur ir tajā formulā, kaut ko viņi var izspiest. Tagad vajag redzēt lielajā kvalitī, kā ies Maksim. Sprint kvalitī negāja spīdoši, kurš viņš palika vispār tur 8. vai pat. Jā, kaut kas. Kaut kas. Viņi nav. Viņš šobrīd laikam realistiski ir 4. ātrākā formula. Laikam. Mēs nevaram spriest pēc sacīkšu rezultātiem, jo McLaren visi nenofinišēja, bet sprinta kvalifikācijā viņi parādīja labus rezultātus, un viņi šķēla Ferrari. Līdz ar ko es ticu, ka vismaz šobrīd, ja mēs varam kaut ko paņemt, tad šķiet, ka varbūt Mercedes būs tāda, kā saka, dominants, jā, numur 1, un tad cīņa būs pa otro atkal Ferrari vai McLaren, klasiskais. Kas vēl mums labs notika? Kolopinto. Iepriekš minēja Kolopinto Russells, jā. Kolopinto čempions. Tāda reakcija, lai vienkārši izvairītos no kas Lausons tur bija iesprūdis. Tas bija iespaidīgi. Tā reakcija, tas bija, bāc, pirmkārt, ka tā notika, bet tajā pašā, un reku mēs varam nākamā lietiņu, ko parunāt. Fakts, kad vispār tik ātri notika tas starts, cilvēkiem vēl nav īsti nejausmas, ja, kā tas vispār grozās, ja, šī starta jaunā procedūra, un viņi vienkārši izdomāja, davai, palaižam vienkārši tā uz sitienu, braucat, darat, redzēsim, kā būs. Vienkārši iedegās 5 gaisas, tik līdz iedegās 5. braucat. Tā vai, realistiski, ja tā izdara, tad ko gaidīt? Manuprāt, tas bija vienkārši likumsakarīgi, ka tā varēja notikt, kā notika. Bet paldies Dievam, notika viss labi. Tur bija, beidzās labi. Man liekas, startam ir kaut kāda tā automātiskā funkcija. Viņš bija cilvēks tikai nospied podziņu, lai sākās atskaita un izdegās pēc randuma. Ja viņi ir kaut ko izmainījuši, vai tā nebija tā? Vienmēr ir bijis cilvēks, kas sagaida, viņi nospiež tā kā, lai iet tās 5 gaismas, un kad tās 5 gaismas iedegās, viņš nospiež pogu, lai izdziest. Tā vienmēr ir bijis. Man liekas, bija otrādi, bet labi. Nē, ir videoklipi, es varu insertot videoklipu tieši šobrīd, kur ir tieši tā procedūra. Varbūt es kaut ko jauc, jā. I press the first time the start button, the countdown starts, 3, 4, 5, now. Un bez Kolopinto superīgās reakcijas daudz cepās par to, ka Russells vēl ripoja pēc apstāšanās. Un pamatoti cepās. Kāpēc? Tāpēc, kad iepriekš Austrālijā bija tieši tas pats, un kam tas notika, es neatceros teikt precīzi, bet bija šāda pati situācija. Šķiet, vienam no McLareniem, pat varbūt Norrisam vai kam, bija šāda lieta, un viņš ripoja. Pirmajam arī bija. Jā, un tas bija iepriekš sodāms. Un tagad šķita, ka diezgan negodīgi, ka tas netika nekādā veidā sodīts, pirmkārt netika arī pamanīts. Jā un nē, cik es lasīju komentāros, es nebija nekāds oficiāls source, bet
visi komentāros rakstīja, ka iepriekš, kad bija izdot sodi, viņi pāripoja pāri baltajai līnijai, vai uzripoja uz baltās līnijas. Un tāpēc, ka Rasels bija apstājies gabaliņu pirms, viņš pāripoja un paspēja apstāties tur kaut kāds punkts, kad tādā veidā viņš nepārkāp tos noteikumus. Nu, te ir jautājums atkal uzreiz, kurā momentā tad mēs sodam, jo teorētiski tas, lai arī kā mēs grozam to, varbūt salīdzinām ar citiem sportiem, ja tu kaut nedaudz pārēji uz priekšu, labi, viņš nebija pilnībā pāri līnijai, bet tā kā viņam tas iedeva kaut kādu priekšrocību, lai gan tas baigi nenostrādāja, Ferrari aizgāja garām, bet tomēr tas, ka viņš sāk jau ripot bišķi ātrāk, viņš apstājās pēc tam, bet tik un tā, viņš jau tā kā divreiz dabūja to tā kā. Jā, tur bija ļoti jocīgi aprakstīts noteikums. Es domāju, tāpēc arī ir tik liels neskaidrības un tik cilvēki ir neapmierināti, jo cik es nopratu, tas noteikums aprakstīts ļoti jocīgi. Tā īsti nesaprotam saistībā ar tieši tām 5 gaismām, kad viņas sāk mirdzēt un tad vēl pa virsu, cik tu esi tuvu līnijai pāri vai nē. Tur ir tāds tā kā if funkcijas apmēram, lai dabūtu to sodu. Un tikko pagājušajā sezonā vienkārši mums sagnāca tā, kad bija pārstādi notikumi, kad iedeva sodu par to. Lūk, tas ir noteikti kaut kas, ko nākotnē vajag nezinu, man liekas, ka tā ir vērts apdomāt, kā rīkoties šādās situācijās. Kaut kam ir jābūt. Lai fani būtu informēts, jo tu skaties vienas acīs, kāds ripoja, iedeva sodu, tagad kāds ripoja, neiedeva sodu, tad nav īsti skaidrība, kāpēc deva, kāpēc nedeva. Man liekas, vajag vairāk informāciju. Jā. Un arī pa pašu sacīs runājot, informācija vispār pats būsts. Es nezinu, Mārtiņ, kā tev, man skatoties bija grūti saprast, kuros brīžos kas ko izmantoja, cik baterija pietrūkst informācijas. Es tik daudz sapratu, cik pietrūkst informācijas, kā jau tu mini, bet tik daudz, cik es sapratu tas, ka, principā, ja tu noķer momentu, kad viens sāk lietot, un tu, teiksim, lādē, un tad tu izmanto pretēji to, tad jūs, principā, visu sacīkstu varat nobraukt mainoties ar vietām. Tā kā, kas teorētiski varbūt ir tas, ko formula vienmēr ir gājusi, kas ir vairāk tā kā apdzīšanas, bet vai šis ir veids, kā to panākt, vai šis ir veids, kā mēs to varējām tā kā atrisināt šo problēmu, man tas arī liekas dīvaini, bet tomēr bija interesanti skatīties, kurā momentā kāds pieļaus kļūdu, kurā momentā tagad, teiksim, Leclerc, ja viņš apdzīs, viņš aizies pa priekšu riktīgi. Jo tur, interesanti bija un neinteresanti palika momentā, ka tas vairs nebija. Līdz ar ko, es nezinu, man ir tādas mikstas sajūtas par to, man liekas, ka tas ir kruti. Vienīgi tas, ka es jau dzirdēju vairākos citos podkastos, ka tas ir ļoti dīvaini dzirdēt, ka šajās taisnēs pazūd tas ātrums. Jā, man liekas, tas piekrist. Ir plus, ir mīnus, sanāk nedaudz mākslīga apdzīšana. Daudz jau nebija apmierināti, ka DRS tik pielicis, ka būs mākslīga apdzīšana. Tagad tāds sajūta, ka ir vēl mākslīgāk uztaisīts tas. Bet, nevar strīdēties pretī. Bija cik gan arī 2 reizes vairāk apdzīšanas bija pa visu sacīs nekā pagājušajā gadā. Tādā ziņā bija daudz labāk, bet vismaz pagājušajā gadā arī tur puses mašīnas nemaz nenofinišēja. Varbūt tas arī bija iemesls, kāpēc bija tik maz. Labi, šoreiz jau arī bija. F1 bija ļoti apmierināti ar to statistiku, visur reklamēja. Jā. Šoreiz jau arī notika, teiksim, ja mēs atgriežamies atkal pie Austrālijas GP, kas notika apakšā. Jā, Kadiljaks laikam tur, kur mēs arī gaidījām beigās. Astons, žēl, bet laikam arī uz Ķīnu viņam būs līdzīgs liktenis Astonam. Kaut ko Honda esot. Kaut kas esot mainīts. Es redzēju, ka labi, es nezinu, ko viņi mainījuši, bet es redzēju, ka viņiem ka bija kāds ielicis, kur ir tā kā upgrade uz Ķīnu, un Astonam nekas nebija. Es arī mēģināju atrast informāciju par šo, un es kaut ko lasīju, ka Honda kaut ko esot pamainījuši, un viņi tagad tic, ka viņi nobraukšot abas mašīnas visus sacīksti, ticot. Tas ir tā ļoti maigi teikts. Bet... Un runājot par apakšgalu, ar ko parasti asociējas apakšgals? Ar jaunajiem. Un to mēs galīgi nevaram saistīt ar mūsu jaunāko braucēju šobrīd, Lindbladu. Mēs visi gaidījām, kad viņam nebūs tik labi, bet Džeks pirmajā sacīkstē nospridzināja un pamatīgi. Iespaidīgi. Tiešām iespaidīgi. Man liekas, neviens negaidīja pat tuvu tādu rezultātu. Kas viņam bija kvalifikācijā? Viņš palika 9. Labi, Lasons viņu nodzina. Viņam liekas, bija kāds problēmas Q3. Bet tāpat tās 9. un tad sacīkstē
vēl smukāk 8. Mūs visus pārsteidz, noteikti visus pārsteidz. Es domāju, visi gaidīja, ka viņš būs pašā apakšgalā, kaut kāds 15. var būt. Ļoti patīkams pārsteigums. Es gaidu vēl, gribu redzēt Ķīnā, kā viņš nobrauks, bet es esmu gan arī starā pa viņu. Es tikai ceru, ka viņš nepaliks par teikt Red Bull sistēmas kalpu, tā kā Jukijs. Kad viņam atkal, bet man liekas, ka tā sistēma sāk lēnām lūst, un es redzu, Reku Hadžārs jau sāk parādīt tomēr, ka var braukt ar to mašīnu. Un Reku Lindblats ienāk iekšā, ir jauns asins. Es domāju, ka Lawsonam drīz laiks varētu iet uz beigām. Es nezinu, tā kā, vai arī viņš nosēdēs tik ilgi, cik Jukijs nosēdēja tur. Es nezinu, kaut kā negribās ticēt. Bet jā, man patīk šis braucējs, man patīk, kā viņš brauc, man patīk tā doma par to, ka viņš kādu dienu varētu būt ļoti labs. Piekrītu. Manuprāt, ir vērts parunāt arī par pašu fantaziju, kā mums ir gājis fantazijā. Kāda ir stratēģija, ko tu esi pieņēmis šai sezonai, ko tu mēģini izdarīt ar savu Fantasy F1 komandu? Jo, kā, skatītāji jūs varbūt nezināt līdz galam, bet mēs paralēli arī piedalāmies 2 Fantasy līgās, un katram ir viena komanda šajās līgās. Tā kā, jā, Raivi, kāda ir tava izvēle bijusi? Es ļoti ilgi nevarēju izvēlēties ar 2 komandām. Es tur mocīju galvu. Beigās, man liekas, man ļoti labi sagāja. Man bija dubultais Mercedes, Russells ar Kimiju. Man bija tātad Colapinto, Perez un Lindblats ar Haasu un Ferrari konstruktoros. Man sagāja ļoti labi. Žēl, ka nesanāca ielikt varbūt Bērmanu, jo Bērmans izskatījās arī fantastiski. Daudz labāk nekā gaidīju. Bet, manuprāt, man sagāja ļoti labi. Un tagad uz Ķīnu es arī laužos tur pār stratēģijām. Man ir šis vakars, lai izlēmtu. Tādā ziņā. Mārtiņ, kas tev labs? Kā tev gāja? Es piedalos šī laikam jau sanāk 3. sezona Fantasijā. Un viena no šīm, īsumā pat varbūt pat 4. varētu būt jau. Jā, īstenībā. Labi, bet viena no šīm sezonām, kad es ņēmu dalību šajā fantasy spēlēšanā, es esmu uzvarējis. Pārējās man nav gājis tik labi. Es esmu bijis gan apakšā, gan augšgalā. Tad šoreiz es izdomāju pamainīt to un nedzīties pakaļ punktiem jau no paša sākuma. Es izdomāju būvēt budžetu un kaut kādā brīdī uzbūvēt tik labi, lai es varētu jau konvertēt to labos punktos. Respektīvi, mana izvēle bija uz šo sacīksti, Austrālijas sacīksti, bija Leclerc, Russells, Hamiltons, Lindblats, Bērmans un kā komandas Racing Bull un Haas F1. Jā, ļoti interesants moments, bet tik tiešām man katrs braucējs deva punktus. Ne punktus, bet pirmkārt punktus, bet arī vērtību. Vērtības kāpums Bērmanam, Lindbladam, kā arī Haasam un Racing Bulls ir par 0,6 miljoniem uz augšu. Tas ir diezgan labs kāpums un labs pienesums. Kā arī es izmantoju autopilotu čipu, jo es uzskatīju, ja tomēr man ir 3 diezgan labi braucēji. Nebija vēl skaidrs īsti, kas tur varētu notikt ar to startu, kas arī bija ok lēmums pirmajās pāris apļos, bet uz beigām jau bija skaidrs, ka Russells tomēr būs tas džeks. Es rekur atvēru apstīties. Tev īstenībā ar to budžetu pieeju nemaz tik slikti negaidu, 236 punkti, man ir 238, tā kā mēs tur pat blakus esam. Rekā. Jā, eksperimentu laiks man un redzēs, kā man tas izies. Varbūt es tomēr palikšu turpat beigās, kur es šobrīd arī esmu, jo šobrīd vienā līgā es esmu 15, ja nemaldos, un vienā līgā es esmu 8. Nē, 11. vienā līgā es esmu, un 2. es 8. No 11. no 26, 8. no 15. Pa vidu es tur esmu. Tā kā tas man patreiz apmierina, sezonas sākums viss vēl var notikt. Tieši tā. Labi, tātad. Ķīna. Man liekas, pa Austrāliju esam parunājuši. Varbūt pirms ķeramies pie Ķīnas, apstamies, kā mums gāja ar mūsu predikšaniem. Pareizi ir. Apskatāmies, kā mums ir gājis ar mūsu predikšaniem. Ja tie, kas pievienojas tikai tagad, mēs šoreiz Instagram formātā, jo Raivs tieši tajā momentā ceļoja uz Austriju, mēs izvirzījām ne tikai pirmssezonas
šos pareģojumus, kurus jūs varat apskatīt Instagramā, smukā grafikā, bet arī Grand Prix Austrālijas pareģojumus. Un tad kā mums ir gājis, Raivi? Kā mums ir gājis? Tātad es sakopoju punktus. Un. Tātad, kā tu vēlies, labi, es varu nolasīt, varam sākt ar tevi. Droši. Tātad, ir patīkami pārskatām tie, ka Hamiltons būs uz piedestāla. Jā. Nenotika. Diemžēl. Cik Tuvu, viņš ļoti pussekundu tuvu. atpalika? Ļoti tuvu. Nē, ļoti tuvu. Viņš beigās rītīgi dzina. Ļoti Viņš ļoti dzina klāt. Jā, viņš dzina klāt, neizdevās, tā kā tur būs nulīt. Izgāšanās ielika Hadžā DNF pirmajā pagriezienā. Arī Tuvu. atkal tik tuvu. Atkal Ļoti tuvu. tuvu. Ļoti tuvu. Tur bija literally milimetrs no tā Ferrari. Hadžārs DNF dabūja, bet tiemžēl ne pirmajā pagriezienā, tā kā šis sasmalcinājums tev bišķīt iegāza. Un trakums notiek, Sainz top 5, nu, Diemžēl Viljamsam vispār neiet. Viljams galīgi švaki, Jā, diemžēl. diemžēl. Sainz palika 15. no teorētiski 16, kas nofinišēja, jo Lance Stroll īsti neskaitīsim 15 apaslī. Tālāk par kvalifikāciju. Tu ieliki Hamiltonu P3, kas nenotika. Diemžēl. Piastri P2, kas nenotika. Bet tavs pirmais sezonas punkts, apsveic Mārtiņ, Russells P1 kvalifikācijā. Bara bum, bet tas jau bija pareģojums. Tas bija pareģojams. Tālāk. Tu pasacīksti, tu ieliki P3 Piastri, nebija P2 Hamiltons, kas nebija P1 Russells, apsveicam otro punktu. Bum! Un tālāk par ģimenes un draugu punkti. Es to atradīsim tūlītās, kur bija mums. Tev bija Bēs Krastīns kungs. Jā. Un viņš tev pareģoja. Šautots viņam, viņš ielika tev Piastri P3, kas nebija. Verstappens P2, kas nebija, bet tev trešais punkts, Russell P1 viņš ielika. Un kopsumā tev par pareģojumiem 3 punkti. Un viņi visi ir no Russella. Viņi visi ir no Russella. Kādas sajūtas par šo? Ai. Kāds viņam bija numurs? Russellam? Jā. 6-3. 6-3. Nu, man ir 3 punkti kopā. Nu, pietrūks tikai vēl 6 kaut kur. Vot. Jā. Tā, kā man gāja? Nu, tu vēlies, lai es nolasu tavējo? Tu vēlies nosimnē? Nu, Es varu mierīgi nolasīt tavējo. Tā, tu kā patīkamu pārsteigumu, tā, es atvēršu tūliņu vaļā, kā patīkamu pārsteigumu tie ierakstīja Lindblad finišē punktos. Un, paldies Dievam, viņš arī finišēja, un tu dabūji savu pirmo punktu sezonā. Izgāšanās tu ieliki kā dubultais Red Bull DNF. Tas nenotika. Trakums. Viens bija, viens pazud. Viens pazud, jā. Trakums notiek, tu ieliki Hamiltonu podiumu. Nu, diemžēl, bet arī tās nenotika. Jā, traklieta ļoti. Tātad kolī bronza, tu ieliki Kimī. Tas nenotika. Tu ieliki kolī sudrabu, tu ieliki kā Piastri, kas arī nenotika. Un tad, protams, tu ieliki Russellu kā pirmo kolī, un tā arī notika. Viņš ieguva pole position. Svētdien tavs top 3 bija Leclerc, Piastri un Russells. Un tu dabūji 1 punktu par Leclercu 3. vietā. Tu dabūji 0 punktu par Piastri 2. vietā. Un tu dabūji 1 punktu par Russellu. Tev ir 4 punkti, un Raivs izvirzās šobrīd vadībā mūsu prognožu spēlē ar rezultātu 4-3, bet visu sezonu līdz priekšā mums ir veseli... Ģimene un draugi. Ģimene un draugi, jā. Mums ir veseli cik... nu tev vēl ģimene un draugi, pareizi, jā, man ir atvērts. Sorry, jā, sorry. Nu, bet... Šitā ten pa mūsē. Nospoiloju. Tā, tev bija viņam rakstīts ir Pjūka Dāvis. Un viņš tev ielika Hamiltons 3, Russells 2, Leclerc 1. Nu,
Divi no šiem bija uz pódiuma, bet, diemžēl, ne tādā secībā, kā tas tika nosaukts, līdz ar ko tu arī nesaņēmi nevienu punktu par ģimenes un draugu izlozi šajā reizē, bet tas neko nemaina, tu tāpat izvirzies vadībā rezultātu 4-3. Jā, pie tam, gribēju arī pateikt paldies visiem, kas piedalījās, kas rakstīja mums. Tiešām daudz cilvēki. Pirmās reizes vienkārši milzīgs paldies tiešām visiem, kas piedalās, un turpiniet, lūdzu. Jā, noteikti nākotnē būs vēl atkārtojums šitādam. Bet tad liekam prognozes. Mūsu Ķīnas prognozes. Ķīnas prognozes, tieši tā. Jā, kā tu vēlies? Varam flipot coin, kurš pirmais, bet principā, kā tu vēlies? Lielumā, labi, es varu sākt, ja mēs tad sāc. tā darīt. Tad sāc. Sākam. Vai arī mēs varam darīt, katrs nosaucam pie Davai, tiem punktiem. jā, patīkams pārsteigums, tavs mans, un tad izgāšanās tavs mans. Un tad, jā. Sarunāts, davai, patīkamais pārsteigums. Es ieliku abi Aston Martin finiša sacīksti. Tas ir ļoti safe bets. Tu esi izdarījis savu pētījumu, kā jau tu iepriekš minēji, kad viņi iespējams pat varētu finišēt šo sacīksti, bet es neesmu tik drošsirdīgs. Es ceru, tev to visu labāko, bet es esmu diezgan drošs, kad Alonso vienkārši izkāps un aizies prom. Un aizies ēst sushi. Ķīnā, labi. Kāda starpība? Tā kā tur gan jau var sushi atrast kaut kur. Ja Latvijā var atrast sushi, Ķīnā arī var atrast sushi. Mans patīkamais pārsteigums ir Gasly top 5. Gasly top 5. Tas ir iespējams, Gaslyam labi gāja. Viņam gāja ļoti labi, un, manuprāt, viņš arī man ļoti pārsteidz īstenībā. Es nebiju gatavs tam, kad viņam varētu tik labi iet. Un atkal tieši pretēji, ka, teiksim, ja Lindbladam gāja tik labi Austrālijā, ka šajā reizē viņam tomēr tik labi, tāds ir, ka viņa Gasly samainījās vietām. Izgāšanās, Raivi. Izgāšanās. Es ieliku, ka viens Audi DNF, otrs ārpus punktiem. Ok. Skatoties to, ka viņi abi varēja finišēt punktos Austrālijā, diemžēl Hulkenbergam nebija tik labi, bet Bortoleto izstījās diezgan droši punktos. Neizstījās, ka kāds viņu izsitīs laukā. Es uzliku diezgan specifiski, kad viens DNF, viens ārpus, tad ja abi divi ārpus punktiem, vai viens punktos, viens nav, tad man nebūs. Bet es domāju, ka izgāšanās būtu viņiem, skatoties pēc tā, cik labi viņiem gāja Austrālijā, kas bija arī liels pārsteigums. Es domāju, tādas pašas ekspektācijas uz viņiem arī ir tagad. Ok, tāds ļoti specifisks tev tas minējums ir. Man ir diezgan vienkārši. Leclerc krešos. Opā. Jā, jo skatoties treniņus un skatoties šo sprintu, jau īstenībā nedaudz varēja manīt to, ka tur kaut kas īsti nav galīgi ar to viņa gripu. Viņam vairāk kārt sanāca nedaudz paslīdināties. Un arī skatoties pāris līkumus, tās korekcijas uz stūri likās baigi. Man iekšēji stulbi, ka tā, bet likās, ka tā moška varētu notikt, un tas būtu diezgan izgāzoši, ja tā notikt. Izgāzoši. Labi. Tas ir jebkurā brīdī nogalē, ja viņš vienreiz nokrišot, tad tas skaitās. Tā tad trakums notiek. Mārtiņ. Es uzrakstīju, ka būs drošības mašīna, safety cars. Pēc pirmā apļa. Sanāk, kad pirmā apļa laikā vai pēc pirmā apļa, tajā robežā. Ok, mums ir ļoti līdzīgi. Lai gan es neesmu specificējis apli, līdz ar ko, varbūt pat labi, ka es to neesmu izdarījis, jo tad tas būtu pārāk traki. Bet es esmu uzlicis, kad pirmajā pagriezienā būs crash starp kādu no top 3 un kādu no midfield. Oho. Jā. Ka tas būs pirmais pagrieziens mums šoreiz. Ķīnā pirmajā pagriezienā brīnumi mēdz notikt. Tieši tā, un manuprāt, ka vēl joprojām cilvēki nav līdz galam izkoduši to starta procedūru, un es domāju, ka tagad ir tas perfektais moments, ka kāds būs pārāk drošs. Tā ir. Tā visticamāk arī ir. Labi, tad mēs esam nonākuši pie mūsu top 3. Jep. Sestdienas un svētdienas, bet mums sanāk, ka ir sprint weekends.
kas ir, ko mēs neierēķinājām. To mēs neierēķinājām, bet šoreiz arī varbūt neņemam līdz galam vērā, un tad arī mums tas būs ok. Labi, mans sestdienas top 3. Es vispār šos uzrakstīju vakar, pirms es redzēju praktiski vai kvalīti, bet es domāju, ka es arī pie tā paša palikšu. Man domas nav mainījušās. Es ieliku P3 Hamiltonu, P2 Kimi un P1 Russellu. P3 Hamiltonu. Jā. Visu cieņu tev. Šoreiz es laikam to ticības noņēmu, bija šī to ticības cepura no Hamiltona, lai gan es ļoti jūtu, ka varētu arī būt tā. Es domāju, ka tomēr McLarenam ir kaut kas bišķīt arī atradies, jo viņi sev labi, kā jau mēs minējām, parādīja. Līdz ar ko es uzskatu, ka īstenībā Norris P3, Kimi P2 un Russells P1. Hamiltons man nav vēl pārliecinājis. Bet es domāju, ka tā varētu arī notikt, kā es nosaucu. Jā, nu labi, tad svētdienas top 3. Man ir ielikts Kimi P3, Hamiltons P2 un Russells P1. Ļoti interesants minējums. Man atkal ir tieši pretēji stratēģija ar McLareniem, bet paskaidro savu izvēli. Man ticība Hamiltonam tīri, tāpēc Ķīna viņam bija vislabākā sacīksts pagājušajā sezonā. Un ja Ferrari ir tiešām tik labs, kā izstāst, ka viņi būs, man ir ticība, ka Hamiltons var pat apdzīt Kimi, izspiest un dabūt P2. Tas ir ļoti labs minējums. Nu, man attiecīgi ir, man tāds sevi, ka McLaren samainīsies ar vietām, līdz ar ko P3 Piastri, P2 Kimi un P1 Russell. Ok. Interesantāk. Paskaidrojums man baigi nav. Bet man tā šķiet. Un man tā šķiet, ka tā būs. Un es būšu priekšā punktos prognozē. Bet tas nav viss. Tas nav viss. Mums ir vēl viens aspekts šajā visā prognožu spēlē, ko mēs šeit esam izveidojuši. Jā, ģimenes un draugu predictions. Tieši tā. Tātad mēs ar Mārtiņu nevienam nezvanīsim prasīt prediction. Diemžēl nelozēsim arī mūsu sekotājus, jo mums abiem tuvumā ir ģimene vai draugi, kas mums tad dzīvējā tagad iedot savu top 3. Artur, vai tu būsi tik jauks un atnāks nosaukt savu top 3? Jēzu. Visiem? Man jāsaka, uz sprintu vai uz galveno gonku? Uz galveno gonku. Var pateikt čau visiem. Čau visiem. Šis mans bratens, Arčis. Davai, neko daudz, neko liek. Nosauc, kas būs P3. Tas ir sprintā vai galvenajā gonka? Galvenajā gonka. Es domāju, ka tieši uzvārdās vai komanda? Nē, uzvārd, braucēji. Es domāju, ka būs Hamiltons. Ok. Tad pirmā, otrā vieta būs Mercedes. Un kas tad, Kimijs vai Russells? Man liekas, ka Kimijs. Kimijs uzvarēs. Jā, un Russells būs otrais. Ok. Nu tad... Tas diezgan traki, ja? Nu, būs interesanti. Nē, Kimijs ir ātrs. Ļoti līdzīgi kā es nosaucu. Jā. Es viņam neko neteicu. Viņš ir tāds casual fans. Bet viņam ļoti patīk Kimi. Formula, bet... Tu skaties tikai svētdienās. Es tā mazāk panoju tā, bet man patīk. Viņš ir svētdienas skatītājs. Svētdienas skatītājs. Drive to Survive fans. Es pagaļu neskatu taļikās patīk. Nu, neko jau vairāk nevajag. Es pagaļušies par aizstāstīm, bet viņš daudz ko zina. Tāda ir interesanti. Un tā kā tur esam pa Mercedes. Lot, tieši tā pareizi izvēle. Tur esam īkši pa Mercedes. Mārtiņ. Nu, man, diemžēl, nav uzilgts. Īstenībā es tikko pamanīju, ka man nav uzilgts mana forma, mans McLaren krekliņš vai McLaren džempers. Bet nu nekas, nākamreiz es uzilgšu. Bet dzird man raivi, ja? Dzird. Ok, tā. Nu, man klāt atkal ir mana draudzene Kristīna. Un Naču. Un viņa nav Drive to Survive skatītāja, bet viņa skatās ik pa laikam, kad es skatos. Vai arī, kad mēs sanākam vairāk cilvēku kopā un kopā skatāmies. Viņa tādā veidā sakošam visam līdz. Un viņas top 3 šajai nogalei ir tā. Pagaid sekundītes, pilkst to tuvāk mikrofonu. Nu, lūdzu. Es viņai arī, starp citu, pilnīgi neko neesmu teicis. Šī ir pilnīgi viņas izvēle. Viņa pat īstenībā, godīgi sakot, vispār nav sakojusi līdz nevienam treniņam, nevienam sprintam, un viņa vienkārši sauc tos, kur viņa zina.
Neko vairāk nevajag. Mums ir 2 vieni un tie paši cilvēki, kā es saprotu, bet pirmajā vietā mums sakrīt Russells, otrajā vietā man ir ielikts Norris, un trešā vieta Max Verstappen. Ok. Reku ir prognoze. Un, es teikšu godīgi, kaut kas tāds, kas bija šīt visu samais. Jā, šis ir tiešām daudz ko samaisīt. Jo godīgi jau nevar zināt, kas notiks. Nevar zināt, tur ir tā lieta. Varbūt Verstappenam aizies. Ļoti daudz neskaidrs lietas. Varbūt Red Bulls uztaisījuši baču tādu, ka viņiem taisnē nemaz nebūs tas klipings. Tieši tā. Redzēsim, kā būs. Bet uz to mēs arī šo epizodi apaļojam. Man jau rekur dod ziņu, man ir diemžēl jāskrien tālāk. Un es dzirdēju, ka Raivis meklēt Bigfootu Austrijas kalnos. Es ceru, ka viņam izdosies, un es ceru, ka viņš nākamajā epizodē pastāstīs, kā viņam šajās medībās ir gājis. Būs. Paņemšu cirvīti līdzās, paņemšu binoklīti. Un ko tu darīsi? Paņemšu polaroidu. Es iedošu viņam cirvīti, lai viņš izlieks, ka man cērt, un tas ātri uztaisīšu selfiju ar polaroidu, un būs bildīts, ko parādīt visiem. Superīgi. Labi, liels paldies vēlreiz visiem, kas mums seko līdzi. Sekojiet mums Instagramā, šeit norādīšu uz ekrānu mūsu tagu, mūsu kontu. Sekojiet mums Instagramā, tur mēs regulāri liekam visādas jaunumus par un ap formulu, tik līdz tie iznāk, un regulāri sekojam visam līdzi, un arī tur mēs ievietojam ik pa laikam kādu videoklipu, kas varbūt nav saistīts gluži ar pašu podkāstu, vai arī tas ir saistīts vienkārši citādākā formātā. Līdz ar ko paldies no manis un Raivi. Jā, paldies. Visu to, kā Mārtiņš teica, sekojam līdzi, mēs postojam, liekam updates arī Instagramā storijos, ja jums nav laika sekot līdzi visu laiku, vienkārši atveriet Instagram, atveriet mūsu storiju, redzēsiet visu informāciju, kas jāzina. Un, lai lieliski sacīšana nogāja mūsu priekšā tad. Āmen. Paldies. Sekojam Ķīnas Grand Prix, un tad jau es ceru, ka šī epizode iznāks jau šovakar, piekdienā 13. Bet es nevaru šo garantēt, iespējams viņi iznāks rīt no rīta, vai jā. Redzēsim. Es darīšu visu, kas manos spēkos, lai samontētu pēc iespējas ātrāk. Līdz ar ko paldies vēlreiz, ka skatāties, un davai. Čau. Ciao!